Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Labdien! Mūsdienās bieži vien par cilvēku personisko komfortu un labsajūtu nodrošina tieši viņa skaistais smaids, bet kā iegūt estētisku un skaistu smaidu? Mūsu šīs dienas studijas eksperti – daktare Aiva Pastnieka, Medicīnas sabiedrības ARS, zobārstniecības klīnikas vadītāja, certificēta zobārste, specializējusies zobu terapijā, zobu plombēšana, endodontijā, zobu ķirurģiskajā ārstēšanā, zobu implantēšanā un zobu ārstēšanā ar lāzerterapiju. Daktare Iveta Pleša-Rutule, Medicīnas sabiedrības ARS, certificēta zobārste, specializējusies zobu terapijā, zobu plombēšanā, endodontijā, zobu ķirurģiskajā ārstēšanā. Agnese Trukšāne, Medicīnas sabiedrības ARS, certificēta zobu higēniste, viena no pirmajām zobu higēnistēm Latvijā ar 20 gadu darba pieredzi zobārstniecībā, Latvijas zobu higēnistu asociācijas biedre. Linda Febraļeva, Latvijas aptieka farmaceite, farmaceita grāds iegūts Rīgas Stradiņu universitātē. Ir izstrādājusi zinātnisko publikāciju par asinszāļu iespējamo mijiedarbību ar citiem zāļu līdzekļiem. Noteikti cilvēkiem ir jāzina tas, kad visa pamatā ir pirmkārt higiēna, otrkārt sakodiens pareizi nostādīts, un treškārt noteikti jāievēro cilvēku vispārējais veselības stāvoklis, lai atkarībā no tā, kāds ir cilvēku veselības stāvoklis, varētu piedāvāt viņam iespējami labāko variantu, kādā veidā nodrošināt estētiku. Tātad pamatā primārā nozīme ir pareizai zobu higēnai, ko ideālā variantā veids tieši profesionāls zobu higēnists, nevis varbūt tevis pašas stomatologs. Kāpēc un kādai vajadzētu būt pareizai zobu higēnai? Kāpēc? Tāpēc, kad profesionāls certificēts ir zobu higēnists, kas ir speciāli mācījies, speciāli apmācīts tieši šīs procedūras veikšanai. Tas, ka tagad ļoti bieži veids māsiņa vai kaut kāds kaktu daktars vai kāds stomatologs, viņš neveiks to profesionāli. Kā būtu pareizi jāveic zobu tīrīšana, jo mums ir ļoti skaists manekens studijā, jūs mums varētu pastāstīt. Pats galvenais, ka zobi jātīra 2 reizes dienā, ka zobi būtu jātīra no rīta pēc brokastīm un vakaros pirms gulētiešanas, un mums ir, lai būtu noteikti mīkstā zobu birstīte. Šeit man ir tāda ļoti skaista birstīte, lai būtu mīkstā zobu birstīte. Un vēl ņemam vērā, ka zobu birsti mums ir jāmaina ik pēc 2–3 mēnešiem. Un arī birsti ir jāmaina ir kaut kur arī tad, kad mēs esam slimojuši, jo šis ir infekcijas avots. Ja. Un tad es parādīšu galvenās kustības. Ja. Parastā kļūda, kā mēs tīram, ja. Tā ir tā, kad šādā veidā. Ātri. Mēs gribam ātri visu iztīrīt un stipri piespiežot liekas, jo mēs stiprāk spiedīsim, jo būs labāks rezultāts. Bet ir aplam, tomēr ir jānotīra vismaz 3 minūtes un šādā veidā vai nu slaukošām kustībām, vai nu tādām apļu veidu kustībām. Un no iekšpusītes mēs arī šādā veidā visu tīram. Un vienā vietiņā vairākas reizītes visu notīram. Pats galvenais, kas mums būtu jānotīra, arī mēle, ko mēs nedaram. Tas būtu pirms zobu tīrīšanas, kas būtu jātīra. Bet ir ļoti svarīga nozīme gan zobu diegam, gan arī ir jābūt zem tiltu diegiem arī. Tad, kad ir lielākas spraugas, tad mēs lietojam šādas zobu birstītes, kas ir starp, es teiktu, kā pudeļu birstītes. Ja? Var nopirkt aptiekās. Ja? Mēs liekam šādā veidā noliekam un praktiski šeit starp zobiņiem mēs viņus varam tīrīt šādā veidā. Kādreiz, gadus atpakaļ bija uzskats, ka jālieto bērniem fluora tabletes līdz 15 gadiem obligāti. Bet tagad es varētu teikt, tā ir pilnīgi vecāku izvēle. Mums ir jābūt tā, ka jābūt pilnvērtīgam uzturam un ir jāskatās pēc situācijas, vai nepieciešams tas fluors tam bērnam. Dosimies uz Medicīnas sabiedrību ar stomatoloģijas nodaļu palūkoties, kā tad notiek pareiza profesionāla zobu higēna.
Zobu higiēnista regulāra un saulaicīga apmeklēšana ir svarīgs priekšnoteikums karies un smaguma saslimšanu profilaksei. To ieteicams veikt 2 reizes gadā. Pilnmutes dobuma higiēna notiek noteikti ar rokas instrumentu, ar ultraskaņas skēleri. Tas ir tā, ka aplams priekšstats ir par to, ka zobakmeni var noņemt ar sodas strūklu vai tikai ar ultraskaņas skēleri, jo praktiski ir zemsmagana un virssmagana zobakmens. To mēs varam noņemt tikai rokas instrumentu, taktīlā jūtība, ko higiēnists jūt tikai ar rokas instrumentu. Pēc tam, kad veikts ir šis nepatīkamākais darbs, tad mēs ņemam un pulējam. Vai nu pulējam, vai nu arī, ja ir tumšā pigmentācija, smēķētāja pigments, vai no kafijas, kas ir kafijas pigmentācijas, sarkanvīns, kas dod tumšo pigmentāciju. To mēs ņemam ar sodas strūklu vai arī pulējot. Tā kā zobiņi ir nopulēti, mēs izdiegojam, novērtējam, kā es esmu noņēmusi zobakmeni un liekam aplikācijas vai nu flora protektoru vai kalcija putas. Tās būtu tāda aizsardzība. To, ko es izdaru, ko higiēnists izdara, tie tikai 30%. To, ko dara pats pacients, tie pārējie 70%, kā jūs pats mājās kopsiet zobus. Un atgriežoties studijā, vēlos jautāt Latvijas aptiekas farmaceitei, kādus zobu kopšanas līdzekļus jau nobriedušā vecumā jūs tā kā iesakat saviem klientiem vai pacientiem, kas nāk pie jums uz aptieku? Visbiežāk jau tā ir zobu pasta, kas ir jāizvēlās atbilstoši tām problēmām vai profilaksei, ko tieši cilvēks vēlas izvairīties. Ir jāskatās arī, protams, zobu pastu sastāvs, ir jāskatās, vai jau ir saslimšana ar kaut kādām mutes stobām slimībām vai nē. Protams, tie ir arī zobu diegi, tieši zobu starp tīrīšanai un mutes skalojamie līdzekļi. Tas ir tas galvenais, ko parasti aptiekā izvēlās un ko farmaceits arī var ieteikt tieši. Kādām lietām tieši jūs kā farmaceiti pievēršat uzmanību un iesakat, kas ir svarīgs tieši, lai būtu kaut vai tajā pašā zobpastas sastāvā? Noteikti tām vajadzētu būt minerālvielām, tas ir fluors un arī varētu būt kalcijs, kas tieši ir zobu emāls atjaunotāji. Un vēl ir jāskatās arī, lai būtu šīs abrazīvās daļiņas, kas noņem tieši aplikumu no zobiem, bet viņas varētu būt aizstāts arī ar fermentu bromelaīnu, kas šķīdina šo aplikumu un tādējādi nav jānobērž zobu emāli. Kā rīkoties situācijās, kad cilvēku nebūtu neapmierina viņa estētiskā zobu krāsa? Kā var cīnīties ar šo problēmu? Tur var būt dažādi iemesli, kādēļ cilvēkam šī zobu krāsa ir tāda, kas viņam nepatīk. Viens no iemesliem ir varbūt higiēna, kas nav bijusi ilgāku laiku. Ir arī iedzimti tādi defekti, kas maina zobu emāļu. Tur varētu dažādi iemesli būt, kādā veidā ar to tikt galā. Visbiežāk tā varētu būt vai nu zobu balināšana, ko var izdarīt vienkārši ar gela palīdzību, bet tāda efektīvāka zobu balināšana ir ar gelu un lāzeri. Tad iesim un paskatīsimies uz to, kādu efektu iegūst pēc zobu balināšanas. Lieliskam smaidam zilbinošu baltumu piešķir zobu lāzerbalināšana. Šī procedūra ilgst apmēram 1 stundu. Pirmkārt, ir jāizdara apskate, lai secinātu, vai tas konkrētajā gadījumā ir iespējams. Jo ir ļoti dažādi priekšnosacījumi, kas vai nu atļauj un dod cerības, kad balināšana būs veiksmīga, vai tas kādā no gadījumiem nav iespējams. Ja? Šeit es skatos, pacientei ir ļoti stipri plombēti priekšējie zobi. Šajā gadījumā balināšanu es neieteiktu, jo situācija ir tāda, ka dabīgie zobu audi izbalinās, bet plombētie plombes un kroņi tie krāsu nemaina. Un tad vēlamā efekta vietā patiesībā var iznākt defekts. Lāzerbalināšana ir saudzīgākā un efektīvākā zobu balināšanas metode ar noturīgu rezultātu. Savukārt ekonomiskās zobu balināšanas veids ir zobu balināšana ar želeju. Izdarot balināšanu, pirmkārt noteikti ir nepieciešams zobus salabot. Un viens no ļoti nopietniem noteikumiem ir tas, ka ir jāpārunā pacienta dzīvesveids. Ja? Jo, ja piemēram pacients lieto daudz sarkanvīnu, vai viņš ir smēķētājs, tad arī šeit ir jāzina tas, ka ja šos paradumus nemainot,
rezultāts balināšanas nesaglabāsies uz ilgu laiku. Kādas ir mūsdienās pieejamās metodes, ar kurām tad var uzlabot šo smaidu, aizvietot iztrūkstošo zobu vai izlīdzināt šķībo zobu? Katrā gadījumā ir noteikti individuāli pieeja konkrētā cilvēka situācijai, kurā ir noteikti jānovērtē ne tikai higiēna, bet arī sakodiens. Iespējas ļoti dažādas. Ja zobu trūkums ir ļoti liels, tad tur ir iespējams izņemamas, neizņemamas protēzes, pie kurām neizņemamām protēzēm pieskaitām kroņus, tiltus, implantus. Bet katrā gadījumā ir noteikti jānovērtē, kur ir no šīm iespējamām metodēm ir konkrētā cilvēka nepieciešamība. Zobārsts jau attiecīgi piemeklējot vajadzīgos risinājumus var izstāstīt arī par izmaksām, jo izmaksas arī ir ļoti dažādas. Var iekļauties dažādos budžetos un piedāvāt risinājumus. Kas tad ir labāk konkrētā situācijā? Jā, redz cilvēks, kuram ir tas nepieciešamais darbs ir jādara. Nevar tā pateikt. Vienmēr būs tas labāk, vai tas ir jāizrunā uz vietas. Diemžēl studijā nevar to tā pateikt. Par cik to studijā nevar pateikt, tādēļ dosimies pie jums uz stomatoloģijas kabinetu, lai jūs tad mums parādītu klātienē, kādas metodas var būt un kā pareizāk izvēlēties to. Dodamies! Ja zobiņi ir pilnīgi veseli un plombas nav, es piedāvāju kā pagaidu variantu vai nu platīti, vai arī ir tādi tilti, merilīna tilti, adhezīvie tilti, kas fiksējās uz blakus esošajiem zobiņiem un tos nebojājot, var arī panākt ļoti labu estētisko rezultātu. Reizēm cilvēks vēlas uzlabot savu smaidu. Mēs varam piedāvāt arī uzlabot ar venīru plāksnītēm. Tad zobiņus iepriekš nedaudz saslīpē, tā ka noņem to virsējo kārtiņu mazliet, un tad laboratorijā tiek izgatavotas tās plāksnītes, un pacients iegūst skaistu smaidu. Dzīves laikā zaudētos zobus ir iespējams aizstāt gan ar izņemamajām, gan neizņemamajām protēzēm. Ja dabiskie zoba audi ir ļoti bojāti vai zoba redzamā daļa nolūzusi, tiek lietoti kroņi. Var piedāvāt arī viena zoba platīte, tad blakus zobiņi vispār netiek aizskarti un tikai tiek aizvietots iztrūkstošais zobiņš. Ja trūkst viens zobiņš, kā var aizvietot trūkstošo zobu? Tad apslīpē blakus esošos zobiņus un uzliek virsū kronīšu. Kronītes tā kā tāda micīta. Un tad uzcementējot virsū, tad viņš izskatās skaisti kā savi zobi. Ārs zobārstniecības tehniskajā laboratorijā izgatavo arī visdažādākās izņemamās protēzes. Gadījumos, kad zobu implantēšana veselības vai mutes dobuma īpatnību dēļ nav iespējama. Ja cilvēkam ir trūkst vairāk zobi, teiksim, šāda tā situācija izējas, kad trūkst vairāk aizmugurē zobiņu šeit, kā arī tiek skarta tā smaida līnija. Vienkāršākais variants, ko var piedāvāt, tā ir arī plate. Šeit ir vienkāršākais variants ar tām skaviņām metāliskajām, bet tikpat labi var izgatavot tos arī no elastīgās tās plasmasiņas, kad neredz tās skaviņas. Otrs variants ir tāds, ka arī trūkst aizmugurē zobiņi. Un šeit atkal tā ir tāda jau loka protēze, kas ir labāka un kvalitatīvāka, jo viņa nespiež tikai uz smagenes, kā tā plate, bet ar to metāla bāzi visas lodes tiek izlīdzināta vienmērīgi sakodienā.